Labdien! Šodien vēlos parunāt par to, kā nedziedināti bērnības ievainojumi ietekmē to, kā mēs veidojam attiecības pieaugušā vecumā. Ir daudz cilvēki, kuri ir auguši ģimenēs, kurās kāds no vecākiem ir bijis atkarīgs. Tā atkarība varēja būt gan vielu lietošana, gan kaut kāda psihiska saslimšana vai kaut kas cits, ar ko šis vecāks vai šis pieaugušais ir bijis atkarīgs. Un tādā veidā bērni, augot šādā ģimenē, iemācās būt līdzatkarīgi no šī pieaugušā dzīves, no šī pieaugušā stāvokļiem. Un bērni, kur ir auguši ģimenēs ar šo atkarīgo personu, iemācās pielāgoties. Tātad iemācās pielāgoties tai videi, tam cilvēkam, šim vecākam. Viņi iemācās uzvesties atbilstoši tai situācijai. Viņi reizēm iemācās būt labiņi, lai varbūt pret viņiem netiktu vērsta kaut kāda agresija. Viņi iemācās slāpēt kaut kādas savas emocijas, viņi iemācās labi mācīties, labi uzvesties, viņi iemācās paklusēt, būt neredzami, maziņi. Viņi iemācās, ka viņu robežām, kad nav šīs robežas, un ka tad, ja viņi domās par sevi, tad viņi būs egoistiski un slikti. Tādā veidā šie cilvēki veido šo savu personību ap šo vidi. Un jāsaka, jo agrīnākā pieredzē bērns ir piedzīvojis šādu destruktīvu vidi, jo vairāk tas ir atstājis ietekmi uz to, kā ir veidojusies viņa personība, viņa raksturs, tas, kā viņš dzīvo šo savu dzīvi, un tad tas, kādas izvēles viņš izdara. Un tāpēc visbiežāk šie cilvēki arī vēlāk jau attiecības izvēlās pēc šī paša principa, attiecībās izvēloties kādu, ar kuru saplūst, ar kuru tad būt līdzatkarīgam no šī otra cilvēka, domājot par šo otro cilvēku, par to, kā viņš jūtās, domājot šī otra cilvēka domas. Tātad līdzatkarība savā ziņā nozīmē to, ka cilvēkam pazūd viņa es, jā, kad nav šis mans es, kas tad es esmu, ko tad es jūtu, ko tad es vēlos, kādas tad ir manas vajadzības. Un šādi cilvēks ilgstoši dzīvojot, domājot tikai par šo otru cilvēku, par šī otra cilvēka vēlmēm, vajadzībām, par to, kā viņš jūtās, cilvēks pazaudē saikni ar šo savu tādu autentisko sajūtu, ar to autentisko es izjūtu par to, kas tad es esmu. Un rodās šī tāda iekšēja neapmierinātība, jo, ja mēs ilgstoši neklausamies savās vajadzībās, savās vēlmēs un cenšamies izdabāt vai pielāgoties citiem cilvēkiem, mēs agri vai vēl piedzīvosim kaut kādas depresijas, nomāktības, panikas, lēkmes, trauksmi un tā tālāk. Tāpēc šī tāda līdzatkarība ir, viņa nekur nepazūd. Jo cilvēki turpina savā pieaugušo cilvēku dzīvē ienest šo savu uzvedību, to, kā viņi ir iemācījušies dzīvot, šos tādus savus uzvedības paternus, domāšanas paternus. Bieži vien tās ir sievietes glābējas, kuras vēlas izglābt kādu, rūpēties par citiem, nedomājot par sevi. Tās ir tādas hipersensitīvas sievietes, kuras spēja nolasīt otra cilvēka sajūtas pēc tā, kā viņš paskatās, kā viņš uzvedās. Tātad šie bērni ir iemācījušies bērnībā nolasīt
pēc ķermeņa valodas, pēc smaida, pēc acu skatiena, pēc tā, kā durvis verās vaļā, pēc tā, kā šis vecāks staigā pa māju vai nāk iekšā dzīvoklī, šis bērns jau zināja, tātad kas sekos, jā. Un viņš iemācās tādā veidā nolasīt cilvēkus, un viņš to turpina darīt arī savā dzīvē, nolasot otru cilvēku, jo tas, nolasot šī otra cilvēka stāvokļus, tas es saņemu šo atgrieznisko saiti, kā es drīkstu uzvesties, kā es drīkstu justies. Jā, un pazūd šī tāda drosme dzīvot tā kā es jūtu, tā kā man ir svarīgi. Un tāpēc ir vajadzīgi vēlāk daudzi gadi terapijā, lai no šīs līdzatkarības ārstētos, dziedinātos, lai atgrieztu sev šo es sajūtu, kad es drīkstu būt tā, kas es esmu, kad es drīkstu dzīvot tā, kā es vēlos dzīvot, kad manām vajadzībām ir nozīme, ja, kad manas vajadzības arī ir svarīgas, nevis tikai šī otra cilvēka vajadzības, un kad es drīkstu būt tā, kas es esmu, vai tas, kas es esmu. Un tad, kad mēs neesam meklējuši šo ceļu pie sevis, jo tas, kas notiek arī terapijā ilgstošā, tas, ka cilvēks sāk šo ceļu pie sevis, pie šīs savas autentiskās vai savas patiesās būtības, sākot arvien vairāk apzināties sevi, apzināties savas vajadzības. Un tas ir tāds ilgstošs process. Un tas nenotiek vienā dienā, taču ļoti bieži cilvēki ir iemācījušies dzīvot šajā tādā trauksmainā, depresīvā, depresīvu dzīvi, palikt toksiskās attiecībās, nespējot nospraust robežas, nespējot pateikt nē, nespējot nokomunicēt par savām vajadzībām un nespējot arī šīs savas vajadzības apmierināt. Un nevienmēr cilvēki, kuri nākuši no šīm ģimenēm, kur ir bijušas atkarības un līdzatkarības, izvēlas partneri, kurš ir atkarīgs, piemēram, ja tēvs bija atkarīgs no alkohola, tad meita nevienmēr izvēlēsies vīru, kurš ir atkarīgs no alkohola, bet viņi var izvēlēties vīru, kurš tomēr kaut kādā ziņā ir atkarīgs un kurš kaut kādā ziņā nav klātesošs, kurš viņai atkal liks izjust savā ziņā to pašu, ko viņa jau jūta savā ģimenē, ja? Kad viņas vajadzības nav būtiskas, kad viņas vēlmes nav svarīgas un tā tālāk. Tāpēc jāsaprot, ka ja mēs esam auguši ģimenē, kur ir bijis kāds atkarīgs, tad mums ir jāstrādā ar sevi. Un tas, ka mūsu dzīve šobrīd nav kvalitatīva vai mēs neesam laimīgas, tas ir tikai un vienīgi mūsu atbildība spērt soli tuvāk sev, sākt šo dziedināšanās ceļu, sākt šo ceļu pie sevis. Un tas tiešām notiek psihoterapijas veidā, jā, terapeita kabinetā. Un tas ir tāds process, kurā lēni un pamazām sieviete sāk atgūt sevi, sāk būt viņa pati, sāk vēlēties, dzīve atgriež krāsas un dzīve iegūst pavisam citu nozīmi, jo šīs nedziedinātās traumas un šī sieviete, kur ir iemācījusies pielāgoties visiem, pielāgoties, izdabāt, cīnīties ar visiem, nespējot nospraust robežas, kaut kādā ziņā manipulējot. Arī šī dzīves kvalitāte ir nekvalitatīva, jā, sieviete ir nelaimīga. Un tad reizēm ir šī tāda bērnišķīgā domāšana, kad sieviete domā, tāds ir viņas liktenis, tā ir viņas karma un tā tālāk. Es to visu nenoliedzu, bet es saku to, ka tā ir bijis, jā, bet vienmēr mēs varam uzņemties atbildību un sākt ceļu pie sevis, sākt šo dziedināšanos ceļu
un mūsu laime ir mūsu rokās, tāpēc jo ātrāk mēs sapratīsim, kad mums ir vajadzīga palīdzība, jo ātrāk mēs sāksim ar sevi strādāt, un jo vairāk laika mums paliks mūsu dzīvē, lai mēs dzīvotu patiešām kvalitatīvu dzīvi, lai mēs varētu apmierināt savas vajadzības, lai mēs varētu nospraust robežas, lai mums būtu mūsu vēlmes, un lai mums būtu mūsu mērķi, un lai mēs varētu šos savus mērķus savā dzīvē arī sasniegt. Uz to es arī jūs aicinu. Paldies, ka klausījāties. Neaizmirstiet ielikt zīmīti patīk, pierakstīties uz jaunumiem un padalīties ar šo video ar kādu, kuram vai kurai tas varētu būt noderīgs. Paldies jums!